ko mums pusfināla spēļu rezultāti PFD 1, Rīga FC 1-2 un New Project Beitar 0-1. Līdz ar to Jūrmālas kausa izcīņas finālā tiksies Rīga FC un Beitar, savukārt par trešo vietu spēlēs PFD 1 un New Project komandas, bet spēles uzreiz pēc meiteņu cīņām par godalgotām vietām. Tātad vēl aptuveni pēc minūtēm 15 kaut kur plus mīnus dažas minūtes. Tātad meitenēm uz pirmā laukuma cīņa par pirmo otro rietu Rīga FC Vuma Copacabana un uz otrā laukuma spēle par trešo vietu Tukums pret Valo. Un savukārt vīriešu konkurence jau iepriekš minēja finālā Rīga FC Beitar un trešā vieta PFD. Par trešo vietu PFD 1 pret New Project komandu. Tātad esam jau pavisam tuvu finišam, vēl pāris spēles un tad jau arī varēsim ķerties pie apbalvošanas, kur tiks apbalvots Jūrmālas kausa izcīņas 2024. Pirmā, otrā, trešā vieta un arī sieviešu turnīrā apbalvosim pirmo, otro, trešo vietu, savukārt pārējiem visiem dalībniekiem, kas šodien piedalījās vīriešu turnīra konkurencē, tie, kas jau noslēguši savu dalību, maza neliela mierinājuma balva no Mežpils bezalkoholiskais atspirtinošie, atveldzējoši dzērieni. Nu, lūk, fināla cīņas ir klāta, dienas noslēdzošā daļa un kulminācija, tā teikt, tā kā sekojam līdzi, atbalstam savējās favorītu komandas un lai visiem vēlreiz beidzās izšķirošajās spēlēs.